Rīt, ne tikai treniņos. Čīma gandrīz apzog arī Novinoviču! Nu, pašā spēles beigās arī soda treneri, kurš nesaprot, ka nevajag audzināt. Tur no strādnieks ar pirmo netrāpē. Pagaidām liels problēmas, milzīgas problēmas nav sagādājuši Horvāti, bet noteikti viņam spēlētājs ir vēl labāk atslāpt nevajag. Tagad būs pēc Čīmas nonāk un Dominovičs ļoti aktīvi pret viņu. Tik tā viss ir labi, kāda sadarbība derētu arī veidot. Treimāns no tālās distances arī ir precīzi. Labi nospēlē vēlreiz Mežnieks. Un Čīmā pielabo. Jā. Un Čīma labi nospēlē nesportīgas piezīmi tieši tā. Šeit dažādi iemesli ir komandām. Labi piespēlē. Un ir 3 punkti. Nezinu īsti tās, ko darīja sev epizodē. Čīmam piespēle. Avenīts, nu knapi noķer sasteidzīt gatā metienu, bet trāpā. Tā domāt dzīvi, nu. Pārāk bargs nevar būt. Čīma labi spēlē tagad. Arī iespēle. Un ir Rauls Avenīts. Šoreiz tā bez īpašas gatavošanās. Noķērusies, bet un Čīma lieliski nospēlē. Un vēl 2 punkti no apakšā. Un viņi ir guvuši par 10 punktiem vairāk ar otru piegājienu. Čavaram labi tad piespēlē. Klovs netrāp no šāds te. Avenīts. Čīmam. Avenīts saimuma atpakaļ. Pret vairogu šoreiz. Tas nemet. Avenīts nāk pēc bumbas, netiek pēc tās. Mežnieks saņem brīvs pustālais metiens arī viņam, un arī viņš ir precīzi. Nedaudz tur. Čīmam, kurš tikai labi atbrīvojās. 3 sekundes tikai jāuzbrūk. Malniekam, Malmanim! Ļoti agresīva itāļu aizsardzība. Tālmetiens precīzi! Un gandrīz sanāca domēr ne līdz galam. Nu tagad! Bumba Čīmam, labi.